Ar ko tev asociējas 18. novembris? Ar karogiem, salūtu, svecītēm, varbūt valsts himnu, prezidentu uzrunu un sarkanbaltsarkano krāsu. Katram no mums 18. novembra svētku izjūta ir citādāka. Citam tā aprobežojas tikai ar lentītes piespraušanu pie virsjakas, tādējādi izrādot citiem savu patriotisko nostāju. Ir cilvēki, kuru 18. novembra neatņemama svētku sastāvdaļa ir ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. Brīvības piemineklis tiek uzskatīts par Latvijas valstiskuma, latviešu tautas vienotības, neatkarības un brīvības simbolu. Neatņemama svētku sastāvdaļa ir arī salūts. Salūtu mūsdienās varam vērot dažādos svētkos, tomēr ziedošs ugunspuķis debesīs katru gadu 18. novembrī pulcē gan mazus bērnus, gan sirmgalvjus daudzās Latvijas pilsētās. Valsts svētki ir katra patriotiska latviešu pārliecības un dvēseles svētki, kas katru gadu no jauna apliecina brīvības nozīmīgumu un pateicību tiem, kas mums devuši brīvu valsti, kurā varam būt brīvi domās, vārdos un darbos. Valsts karogs šajās dienās tiek īpaši godināts un apjūsmots dažādu paudžu vidū, tomēr patieso tā vēsturi un būtību apzinās tikai retais, kas piedzīvojas grūtos un nebrīvus laikus zem citu tautu karoga. Rudens tumšajās dienās, kad svinam Latvijas svētkus, simbolisku nozīmi piešķiram arī svecēm, kas simbolizē mūsu brīvības varoņu dvēseles. Aizdedzot sveces, mēs pieminām un pasakāmies par mūsu brīvo ikdienu un izcīnīto brīvo valsti, varoņiem, kas nesautīgi cīnījās un atdeva savu dzīvību. Īsto svētku sajūtu un patriotismu var izjust esot kopā ar draugiem, radiem. Tā šogad Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gada dienu atzīmējām mēs – Ance, Dagne, Linda, Ieva un Valters.